Tagad, kad ir ziemīgais un sniedzīgais februāris, man šķiet ir vispiemērotākais laiks pastāstīt jums, mīļie klausītāji, par kamerorķestra 91. kamerata pavasara sezonu. Un mēs jūs no sirds aicinām uz 5 koncertiem. Pirmais no tiem notiks jau šomenes, 21. februārī, skaistajā Cēsu koncertzālē, kur mēs programmā jums piedāvāsim Stīga orķestra Zelta repertuāra skaņdarbus tādus kā Bellas Bartokas, Divertismentu un Dmitrija Šostakoviča kamersimfonija. Skanēs Latvijas pirmatskaņojums, un Latvijas pirmatskaņojumu piedzīvos itāļu komponista Edzio Bosso vioļkoncerts ESO koncerto. Pēc tam, precīzi pēc mēneša, 21. martā, mēs jūs aicinām jau uz Rīgu, uz skaisto Melngalvju namu, kur skanēs 2 opusi. Romantiskā ģēnija Petra Čaikovska serenāde Stīga orķestrim un amerikāņu minimālista Filipa Glāsa 2. vioļkoncerts ar nosaukumu Amerikāņu gadalaiki. 29. martā kamermūzikas vakars skanēs Johannesa Brāmsa jauneklīgais 1. Stīgu sekstets un, manuprāt, viens no ģeniālākajiem kamermūzikas darbiem Riharda Štrausa Metamorfozes Stīgu septeta versijā. Pēc tam 19. aprīlī tepat Melngalvju namā mēs jūs aicinām uz mūsu orķestra dzimšanas dienas koncertu. Kopā ar mums uz skatuves kāps vislielākie orķestra draugi, tādi kā pianists Maksims Staņičevs un čelliste Guna Šnē. Un jau 16. maijā mēs spēlēsim mūsu sezonas noslēguma koncertu. Šīs koncerts būs ļoti īpašs ar to, ka mana un vibrafonista Andrija Puškareva autorprogramma Bachs piedzimis Latīņamerikā piedzīvos arī savu pirmatskaņojumu. Un tanī programmā mēs ar Andreju jaunos aranžējumos un jaunā skanējumā apvienosim Johana Sebastiana Bacha mūziku kopā ar latīņamerikāņu stiliem, žanriem un komponistiem. Mēs jūs no sirds aicinām uz visiem mūsu 5 pavasara sezonas koncertiem, gan Cēsīs, gan Rīgā, un no visas sirds ceram ar katru no jums tikties skaistajās koncertzālēs, fantastiskajā mūzikā.